Zvaigžņu bērni, jeb eņģeļu bērni, ir tie mazuļi, kuriem bija lemts mammas puncītī uzkavēties īsu laiku, dzimt priekšlaikus vai mirušiem, vai aiziet neilgi pēc savas dzimšanas. Viņu zaudējums ir ne tikai vecākiem, tas ir zaudējums arī brāļiem, māsām, vecvecākiem, ģimenes draugiem. Man vien rostās jautājums, kā integrēt šo dzīves notikumu, lai turpinātu dzīvi. Sabiedrībā par to izšķīst pārdomas, vai tiešām tas ir zaudējums, un nereti nāk ar vārdiem, kas nedziedē cilvēku brūces, vai pat atstum šos cilvēkus. Šodien sarunā ir pievienojusies Aira, un tu esi viena no sērojošā vecāka atbalsta grupas organizētājām Toņkalna fondā. Man ir liels prieks, ka tu esi šodien kopā ar mums, un pastāstīs vairāk par to, ar ko nodarbojas gan atbalsta grupa, gan arī par šo zaudējumu, kas nereti tiek mazināts savā būtībā. Sveika, Aira! Sveiki! Paldies par iespēju! Kā tev šķiet, kā cilvēki jūtas šajā brīdī, klausoties mūsu epizodi, šajās pirmajās minūtēs, kad es minēju, par ko mēs runāsim ar tevi? Protams, man ir grūti iztēloties, kā cilvēki jūtas, bet es domāju, ka ļoti atšķirīgi jūtas vecāki, kas ir piedzīvojuši savu bērniņu zaudējumu, vecāki, kas šo zina no iekšpuses. Un citādi noteikti jūtas cilvēki, kuri nav piedzīvojuši bērniņu zaudējumu, kuru šo problemātiku vai šo jautājumu skatās no ārpuses. Jo manuprāt, ka tie, kas ir no iekšpuses, saka, jā, tas ir mazliet varbūt bailīgi par to, par ko mēs runāsim, bet es gribu dzirdēt vairāk, jo tas ar mani notiek, vai tas ar mani noticis. Un es domāju, ka cilvēki varbūt, kas skatās no ārpuses, es esmu ļoti priecīga, ka viņi grib par šo jautājumu dzirdēt. Tas man no tiesas iepriecina, jo mēs par maz runājam par zvaigžņu bērniņiem, par vecākiem, kam ir zvaigžņu bērniņi, un par šo visu. Tas ir tāds aizbergs, ka mēs redzam tikai to pašu mazo galiņu. Un tad mēs šodien pašķetināsim mazliet to neredzamo daļu, vai ne? To, ko mēs sabiedrībā tik daudz neredzam. Tik tiešām mēģināsim šķetināt un pastāst lūdzu savu ceļu līdz tam, kur tu esi šodien organizācijā Toņkalna fondā. Mans ceļš ir saistīts ar tādu lietu, kas cilvēkiem kādreiz notiek, tad, kad viņi sasniedz 30 gadus un sāk domāt par to, kas viņiem dzīvē interesē papildus tam, ko viņi profesionāli dara. Un arī mans ceļš tāds bija, kad man vienmēr bija tāda ieinteresētība teoloģijā, akadēmiskajā teoloģijā, un es tādu personīgu prieku un ieinteresētību sāku studēt, un cits starpā bija kurs praktiskā teoloģija. Un tā ir praktiskā teoloģija, mums bija praktiskas nodarbības, un viena šāda nodarbība bija bērnu slimnīcas vecāku mājām. Un tur es sajūtu, ka šī ir vieta, kur es labprāt līdzdarbotos, būtu kā brīvprātīgais. Un šajā vecāku mājā es satiku dombiedrus, kas jau tajā laikā vadīja atbalsta grupas sērojošiem vecākiem, un tā man ceļš sākās. Sākotnēji, es domāju, šis ir kaut kas, ko es pati gribu iziet kā dalībnieks, jo es esmu zvaigžņu bērnu mamma, un tā solīt pa solītim no 19. gada es darbojos šajās grupās, vadu šādas grupas kopā ar dombiedriem, un mēs pa vienam mazam solītiem cenšamies paplašināt to atbalstu, kāds ir pieejams, kas ir diezgan niecīgs vecākiem, kas ir zaudējuši savus bērniņus. Un saki lūdzu, kāpēc varbūt mūsdienās sabiedrībā ir tā stigma vai kaut kas tāds, ka tiešām šis zaudējums nav tik ļoti uztverams, kā ir ar citiem zaudējumiem, nereti te diezgan iezokās laikam tāda salīdzināšana, bet to mēs jūtam no sabiedrības, kad arī Latvijā, manuprāt, mēs tikai nesen kā sākam vairāk un vairāk mēdījos runāt par to, kad ir zvaigžņu bērnu vecāki. Tas visticamāk ir saistīts ar tādu mūsu mantojumu, ar to,
kā līdzīgas zaudējumus uztvēra skaidroja mūsu vecāku paudze. Jo īpaši stigmatizēti tiek agrīnie zaudējumi. Vecāki, kuru bērniņi piedzimst, kā mēs sacītu, iznēsāti, vai bērniņi, kuri piedzimst 38., 7., 38. pašā grūtniecības beigās, un vai piedzimst nedzīvi, vai nomirst grūtniecības beigās, un tad viņiem ir jāpiedzimst, vai viņi piedzimst un dažas dienas nodzīvo, un tad nomirst. Šādu zaudējumu sabiedrība nestigmatizē. Viņi saprot, ka tas ir tiešām ārkārtīgi liels zaudējums, un viņu iemaņas būt vecākiem līdzās ir labākas un veiksmīgākas nekā tiem vecākiem, kuriem ir agrīnāk zaudēt bērniņi. Bērniņi, par kuriem daudzi nezin, un te mēs runājam par zaudējumiem, kad varbūt tā no malas tu vēl nevar pateikt, ka sieviete gaida bērniņu vai ne. Un tas ir tik personīgs un tik intīms jautājums, un bieži arī sabiedrība nemaz nezina. Mēs par to par maz runājam, jo man liekas, ka neiedomājās, kam iet cauri mamma, kam iet cauri tētis, kas ir tā viņa neredzamā pasaule. Bet pamazām, tieši tā laikā tu saki, pamazām mēs sākam arī atvērt šo lapas pusi, un mēs gribam zināt, jo mēs kā sabiedrība gribam būt jēdzīgāk līdzās viens otram. Jā, un saprast, kam iet cauri cits, ja mēs pat nevarēsim nekad iekāpt viņa dzīves čībās tajā brīdī. Tieši tā. Ceru, ka mums arī izdosies ar mūsu sarunu kādu, kas klausās un nav bijis šī pieredze, vismaz dot šo skatu, kad ir arī tādi notikumi cilvēkiem un kā labāk mums uztvert to un iespējams kā būt tajā brīdī arī blakus. Ja es pareizi saprotu, Aira, tad sanāk, ka vienkāršā valodā ir būtībā vairāk redzams zaudējums, kad šī grūtniecība ir bijusi pilnvērtīga un bērniņš ir piedzimis, vai būtībā ir tie fiziskie signāli sievietes un vispārējais, kad viņi ir bijis stāvēli, un tad ir šis neredzamais, kur grūtniecība vēl bijis ļoti agrīnā stāvoklī, un kur to pa lielam varbūt pat zina tikai vecāki savā starpā, vai arī sieviete, ja viņa ir palikusi viena pati bez otras pusītes. Es nezinu, vai vispār viņas var salīdzināt šo savus zaudējumus. Viņi ir vienlīdz, gribētos teikt, spēcīgi un... Jā, es godīgi sakot teiktu, nav nekāda vajadzība neko salīdzināt, jo tas neko nemaina. Un arī katrs zaudējums ir ļoti, ļoti individuāls. Strādājot ar vecākiem, mūsu pieredze jau ir 6 gadi, kas ir vairāk kā 12 grupas, kurās mēs esam bijuši. Mēs redzam, ka tādi zaudējumi, ko mēs sacītu, kas tiešām ievestu cilvēku dziļā tumsā, tādā dvēseles tumsā, ka varbūt tā nemaz nav. Un mēs nevaram ne kaut ko nepierakstīt klātai pieredzē, kas vecākam ir, ne kaut ko no viņas atņemt. Un ir pilnīgi tā var būt, ka arī agrīns zaudējums, kur mēs kā sabiedrība tā vispārīgi varētu sacīt, šāds zaudējums varbūt nav tik sāpīgs, varbūt nav tik izmisīgs, varbūt nav tik grūti izdzīvojams. Nē, ir. Vecāki var arī ļoti agrīnā zaudējumā saskarties ar milzīgi dziļu dvēseles tumsu. Tāpat laikā var arī nesaskarties. Un patiesībā, kad mēs ar to pietāti, viens pie otra pieietu, kad es ļoti gribu sadzirdēt, kā tu pa īstam jūties. Es nenāku ar tādu gatavu jau formulu vai priekšstatu, kā tev vajadzētu justies, bet es nāku ar tukša lapa, lai zinātu, kā tu jūties. To esi droši pastāstīt. Un es tev nevērtēšu, vai tu jūties gana slikti vai pa maz slikti. Nē, tu jūties tā, kā tu jūties, un tas ir pats svarīgākais. Jo tiešām tā arī ir sabiedrības tādā priekšstatā es varētu iztēloties, ka sacītu, jo grūtniecība ir vēlīnāk zaudēt, jo bērniņš ir nomirs vēlāk, ka tas ir traģiskāk. Katrs bērniņš ir liela traģēdija. Un atkal mums nevajag pierakstīt klāt neko vairāk vai neko mazāk. Ir tā, kā tam vecākam ir tā, kā tai mammai ir tā, kā tam tētim ir
Ir tā, kā tai vecmāmiņai ir tā, kā tai draudzenei ir tā, kā ir. Svarīgākais ir, nepievienot koeficientus, kas nozīmētu svaru kaut kam, jo katram šis ir Nevērtēt. individuālais. Jā, nākt ar to līdzās esamību, ar to, ka es esmu līdzās, bet es nevērtēju tevi. Es nemēģinu tev pielikt ne plusu, ne mīnusu, vai ne? Es vienkārši esmu tev līdzās. Tajā brīdī, man liekas, tas ir viss sarežģītākais cilvēkiem. Jā. Mums kā sabiedrībai tas ir ļoti, ļoti jāmācās. Ļoti jāmācās vienkārši būt. Jā, būt ar to, kurš cieš. Jo nav viegli, protams, kad ir grūti būt ar cilvēku, kurš cieš, kuram ir spēcīgas un intensīvas emocijas, bet tas ir tik ļoti, ļoti palīdzoši vienkārši būt kādam līdzās. Saki, lūdzu, vai tu vari padalīties, cik dažādas var būt šīs emocijas tīri, lai vienkārši klausītāji redzētu to spektru, caur ko var iet sargšņu bērnu vecāki? Tas emociju spektrs ir ļoti intensīvs. Ja mēs runājam par tādām akūtām sērām, un es tā vispārnāšu, atkal atgādinot, ka katrs cilvēka ceļš un pieredze ir ļoti, ļoti individuāls. Bet emocijas, ar ko mēdz sastapties vecāki, kur zaudē savus bērniņus, pirmais ir ārkārtīgs apjukums tajā brīdī, kad šī ziņa sasniedz vecāku. Tavs bērniņš ir miris, vai mēs nevaram saklausīt sirdspūkstus vairāk. Vai šī grūtniecība ir tāda, kur mēs sakam, ka viņi nav savietojumi ar dzīvību. Tad ir jāpieņem neiespējams lēmums vecākiem, ka grūtniecība ir jāpārtrauc. Tad šādā situācijā nāk milzīgi neiedomājami liela vainas apziņa klāt arī, ja? Bet tas pirmais ir, protams, tas tāds liels apjukums. Tas ir tā, ka viss pamats zem kājām ir iegriezies. Tu nespēji vairs noorientēties, kas ir un kas nav. Tad sajūt, ka tev dzīve ir tāda iegriezt, ka tu esi tādā karuselī, kur tu gribi tikt laukā un ceri, ka tu pamodīsies rītdien un ka tas bija tikai tāds slikts sapnis. Tāda dezorientācija pilnīgākā. Un mēs attiekamies ar dziļu izmisumu, dziļām skumjām, intensīvām bēdām. Un, kad cilvēks bēdājās, viņš bieži raud. Katram ir savs asaru trauks, kas ir jāizraud, un te nav neko pielikt, neko atņemt. Ja citam vecākam asaru trauks varbūt ir ļoti, ļoti maziņš, un tad nebūtu jāpārmet, kāpēc tu neraudi, tev tagad jāraud, vai ne? Vai arī, ja kāds vecāks izmisumā nevar apstāties raudāt, mēs nevaram teikt, beidz raudāt, jo, ko mēs sakam, tas sautējums nav tik nozīmīgs, lai tu tā raudātu. Nē, viņš ir tieši tik nozīmīgs, lai es tā raudātu. Tās ir bailes, tās ir dusmas, netaisnības sajūta, protams, milzīgākā. Kāpēc? Tas lielais jautājums, kāpēc? Un šis viss ir tādā kokteilī, tādā, es tā vizuāli teiktu, tādā blenderī, kur ir daudz tumšas, nesaprotamas krāsas, un tu nesaproti, kā tas viss beigsies. Kā tu vispār kā tu tiks laukā no tā apjuka, no tās dezorganizācijas? Kur ir tas orientīrs, kā es tikšu tām dvēseles sāpēm cauri? Tās ir tādās ļoti, ļoti intensīvās sērās, bet, kā es teicu, ir zaudējumi, kur vecāki neizjūt tik intensīvas skumjas. Varbūt viņi izjūt skumjas, kuras nav izmisīgas. Viņi izjūt bēdas, skumjas, vainas apziņu, arī kaunu. Viss šis te, par ko mēs sabiedrībā ne ļoti daudz runājam, un arī ne īpaši labi mākam būt līdzās cilvēkam, kurš ir šādā situācijā. Paldies, ka tu padalījies par aptuveno spektru kopumu. Es vēl atcerējos to, kad īstenībā nav jau skaidrs sabiedrībai, kā mums to mācīties. Mums jau nav nekur tāds rokas grāmatas, mums varbūt ir vairāk kaut kādi rokas grāmatas, kā mums būtu, kad ir līdzcilvēku nāve, pieauguši cilvēki nāve, varbūt tad mēs vēl kaut kā redzam šos rakstus, bet šādos agrīnējos vai arī jau grūtniecības iestājušies tādos jau mazulis viens jau ir piedzimis un nomirst, vai tad, kad jau ir bērniņš fiziski. Mums, manuprāt, ir ļoti, ļoti maz atbalstoši resursi, kuru cilvēkam, draudzenēm, draugam paņemt, izlasīt un saprast, kā tad man labāk rīkoties ar to savu cilvēku, lai
tiešām vienkārši būtu blakus un neizvairīties no viņiem, jo man šķiet, ka vissāpīgi, vēl viena sāpīga kārta šiem vecākiem varbūt tas, kad viņu it kā tuvie draugi, mīļie cilvēki no viņiem sāk izvairīties vai pazūd no viņa dzīves. Vai kaut kas tāds arī šo vairāk gadu garumā tu esi novērojis vai dzirdējis no vecākiem, kad viņiem tik tiešām tuvie cilvēki sāk izzust tajā brīdī, kad viņi ir sērās? Patiesībā tā tiešām ir. Viena no tādām praksēm, ko mēs atbalsta grupās darām, ir, ka mēs zīmējam vizuāli mūsu atbalsta sistēmas. Kas ir manā tuvākajā lokā cilvēks šobrīd? Kas ir tas uzticamais cilvēks, kurš mani pieņem tādu, kādu es esmu, kurš nemēģina mani salabot, kurš nemēģina mazināt manas sāpes, bet kurš ir spējīgs būt līdzās man, kamēr es izēju savu sēru ceļu, jo patiesībā tas jau ir par to, kā mēs kā sabiedrība vispār sēras, ko mēs par to zinām, kā mēs redzam sēras, kā mēs mākam būt līdzās cilvēkam sērās, un te ir viens cilvēks sērās, kuram nozīmīgs cilvēks nomirs, viņa bērniņš ir nomirs, vai ne? Un tad mēs zīmējam šīs atbalsta sistēmas, lai mēs tā vizuāli varam redzēt, kas ir man vistuvākajā lokā, kas man ir tālākā lokā, kas man vēl tālākā lokā. Un tā pēc tam reflektējot, runājoties ar vecākiem, gandrīz vienmēr vecāki saka, ka tie cilvēki, kas man pirms zaudējuma bija vistuvākie cilvēki, vai tuvajā lokā, ka šis tuvais loks ir pamainījies. Ka tie cilvēki, kurus es negaidīju, man būs ļoti atbalstoši, kaut kā ir vairāk atbalstoši nekā citi mani draugi, ko es būtu domājis, ka tie ir tie mani atbalsta personas vislielākās. Citiem vārdiem, dažādas dzīves pieredzes kaut kā mūsu draudzības maina, un tā notiek. Tā notiek, varbūt tas arī mums ir viegli, ja mēs zinām, ka tā notiek, ja mēs to tā mazliet normalizējam. Un tad, ja mēs zinām, kurš šobrīd ir manā tuvajā lokā, kas ir tie mani uzticamie cilvēki, kam es varu lūgt palīdzību, un sērojošam vecākam ir nepieciešama palīdzība, tad es zinu, kam zvanīt. Un mums, kā sabiedrības pārējai daļai, tad ir tas uzdevums mācīties, izglītoties, izzināt, kā es varu kļūt par jēdzīgu līdzgaitnieku cilvēkam, kurš ir sērās, ciešanās, bēdās, kas palīdz un kas nepalīdz. Par laimi mūsdienās resursi mazliet sāk parādīties, arī plaši pieejamās internet zīles, ja vienkārši uzrakstīt, ko teikt vecākam sērās un ko neteikt. Diezgan daudz jau resursi ir. Mēs pie tā arī šobrīd strādājam mūsu mājaslapā, lai izglītotu sabiedrību. Šur un tur ir redzēti daži bukleti. Tā kā pamazām visi kopā ejam to ceļu, kad mācamies būt līdzās. Jēdzīgi līdzgaitnieki, tas ir atslēgvārds, ko es piefiksēju, un šis būs mans jaunvārds no šīs sarunas, jēdzīgs līdzgaitnieks. Jā, un tas ir tāds cilvēks, kurš nevis stumj no aizmugurs un vēl no priekšas, jā, bet iet līdzās. Vienkārši ir blakus. Pieminēja par palīdzību, kas ir nepieciešama vecākiem, vai varētu lūdzu pīšķiņu vairāk pastāstīt, kāda var būt šī palīdzība, kādā formā tā var izpausties? Palīdzība ir ļoti dažāda. Mēs varam runāt par atbalsta sistēmu, kas ir vecākiem sērās, lai palīdzētu viņiem sēras izprast, izdzīvot, vienkārši izdzīvot sēras, saprast, kas ar viņiem notiek. Un, protams, ka tie ir gan psihologi, gan terapeiti, gan atbalsta grupas. Tie ir cilvēki, kas ir apmācīti, kā būt līdzās vecākiem sērās. Bet tad nāk mūsu tas loks, par ko es tikko minēju, mūsu drošais loks, mans drošo cilvēku loks, kurā varbūt gan jebkurš cilvēks, gan partneris, gan vecāki, gan draugi, gan citi vecāki, kas ir piedzīvojuši līdzīgi zaudējumu, jo viņi tiešām saprot, viņi zina, kam ej cauri. Tur var būt gan kolēģis, gan jebkurš cits jēdzīgs cilvēks, kurš kaut kā tajā brīdī es sajūtu, ka jā, es viņam varu uzticēties. Un tā palīdzība, kas ir vajadzīga, ir arī praktiska palīdzība, īpaši vecākiem,
pašā akūto sēru sākuma brīdī. Varbūt pat kāds, kurš uztais ēst un atved ēst, kurš parūpējās, ka es paēdu, kurš pajautā, vai tu kaut ko esi padzēries, kurš izvelk man laukā apiet aplīt, kurš izved man sunīt laukā, ja es nevaru iziet no mājas laukā. Visas šīs ļoti, ļoti praktiskās palīdzības arī patiesībā ir ļoti nozīmīgas. Un tad nāk tā līdzgaitniecības palīdzība, kurš ir tik drosmīgs un tik varošs būt man blakus bēdās. Man nemācīt, mani nemierināt, man neko nesolīt, bet vienkārši sacīt, es dzirdu, ko tu saki, es nezinu, kā tas ir, es redzu, ka tev ir ļoti grūti, es vienkārši esmu ar tevi. Šie būtu vārdi, kas būtu tikai jāiegravē, man liekas, kaut kur tajā brīdī uz telefona aizsargs stikla. Jā, jo es varu iedot to pretējo polu, ko cilvēki mēdz labu gribot, un tas tiešām no sirds labu gribot, dot kādu cerību, dot kādu solījumu, lai paliek vieglāk. Nu, piemēram, jūs vēl jauni esat, jums vēl būs bērni. Varbūt tā bija labāk. Jūsu bērniņš jau bija tik maziņš. Kas zina, kas būtu, ja viņš būtu piedzimis? Varbūt viņam bija kāda slimība. Un visi šie tādi solījumi, gan varbūt tā ir labāk, tā kā, kas minimizē tās bēdas un sērus, un arī tādas solījumi. Jums vēl viss būs, jums vēl viss ir priekšā. Bet kā tu zini, ka tev viss būs? Kā tu zini, ka tam otram cilvēkam viss ir priekšā? Tā būtu otra lieta, bet tā primārā, ka šie padomi un labi gribētie teikumi ir ļoti, ļoti sāpinoši. Jo patiesībā, ko mēs negribot pasakam, ir, tavs zaudējums nav tik liels, lai tu tā bēdātos. Aizmirsti viņu, parunāsim par nākotni. Nē, man zaudējums ir tieši tik liels, lai es par viņu tā bēdātos. Labāk atzīsti, ka es redzu, ka tev šis bērniņš bija ļoti, ļoti nozīmīgs. Un kā var nebūt bērniņš nozīmīgs, vai ne? Un es esmu līdzās tev. Es redzu, ka tev ir grūti, es nekur neju, droši raudi, tavs asars man nebiedē, es vienkārši tev esmu līdzās. Ja cilvēki zinātu, cik tāda līdzās esamība ir palīdzoša, vai līdzās esamība, kuras var pastāstīt, kas ar mani notika, tik daudz, cik es vēlos, bet pastāstīt. Patiesību, kas ar mani notiek, jo kādreiz es domāju, cik tad daudz ir tās vietas, kur mēs pat tiešām varam pastāstīt to, kas ar mani notiek. Nu, daudziem palīdzoši, gan drīz vienīgā vieta, kur tas ir terapeits, bet ja vēl varētu būt kāda vieta, kāda draudzība, kādas attiecības, kur es varu tiešām pastāstīt bez tāda vērtējoša feedback, atgriezeniskās saites, tā būtu liela iemaņa, ko mēs kā sabiedrība varam trenēties un apgūt. Šajā visā liekas ļoti interesants tas moments, kad cilvēks, kurš varbūt vienkārši blakus uzklausīt, pieņemt un nereaģēt ar dažādiem neatbilstošiem komentāriem, varbūt tas pats cilvēks, kurš bija tālāk no tālāko cilvēku loku, tas liekas tāds ļoti interesanti, kā dzīve var izslikt šīs kārtas, kad visu dzīvi mēs dzīvojam un domājam, ka šie cilvēki, kuriem mēs visbiežāk varbūt pavadam laiku vai kā, būs tie, kas mums arī būs šādos brīžos, bet tad nereti dzīve var izpildīt šo kārtu, kad cilvēki, kas nāks, palīdzēs, būs blakus, būs tie, kas būs no tālākā loka. Jā, un varbūt gan tā. Bet bieži mēs redzam, kad ļoti palīdzoši cilvēkam bijis līdzīga pieredze, jo viņi saprot, par ko ir runa. Viņiem ir pieredze no iekšienes. Ciešanās vienmēr ir divas perspektīvas. Viena perspektīva ir no iekšienes, vēl viena perspektīva ir no ārienes. Un cilvēki, kas ciešanas, šī veida ciešanas pazīst no iekšienes, sēras pazīst no iekšpuses. Viņi nebūs tie, kas dos padomus. Viņi nebūs tie, kas darīs visu to, kas sāpina, jo viņi zina, ka tas nav palīdzoši. Viņi ir tur bijuši, viņi zina. Bet tas nenozīmē, ka partneris vai vecāki vai mīļā draudzene, kas vienmēr ir bijis līdzās, zaudēs savu vērtību un pēkšņi vairs nebūs palīdzoši. Varbūt gan tā, varbūt visādi. Bet varbūt arī tā, ka cilvēki, kas ir bijuši tuvi, ka tā draudzība paliek vēsāka un citas draudzības un attiecības paliek nozīmīgākas. Jo tik liels zaudējums sašūpo visu dzīvi. Sašūpo visu, kas ir dzīvē, un dažas attiecības arī var
nebūtu vairs tik tuvas. Un citas atkal var tuvoties. Viss ir plūstoši un mainoši, nekas nav ieskaldīts un statisks kā akmens, liels akmens, ko nevar pārnest. Lai gan man radās vēl tāds pārdoms, ka kaut kādā brīdī varbūt vecāki savā pusē cilvēku, kur izdzīvo šo, var apjaust to, ka viņu tuvākais loks vai cilvēku, kuriem viņiem likās, ka viņi atsauksies, vienkārši nezināja, ko darīt, un pēc tam aprunāties ar viņiem par to, kas notika. Un tā varbūt nebūtu ļoti kategoriski, ka tagad šo to cilvēku, kas bijis, 11 gadus blakus, izsvītrot no loka, bet vest viņus arī uz sarunu vai kaut kā tā. Ko tu par to domā, par sarunām ar cilvēkiem, kuru attiecīgi vecākam varbūt bija gaidis, ka tas cilvēks būs blakus, bet viņš nebija blakus, jo viņš vienkārši nezināja, ko darīt un izvēlējās tajā brīdī varbūt palikt maliņā. Jā, tāda problemātika šajā zaudējuma situācijā ir, ka nav spēka. Un man ir knapi spēks tik galā ar manu dzīvi, un es noteikti nevaru uzņemties palīdzēt maniem draugiem, palīdzēt man, vai ne? Tāda saruna noteikti var būt retrospektīva. Tad, kad akūtās sēras ir izdzīvotas, kad sēras iegūst citu formu, tad šāda retrospektīva saruna var būt, kas man būtu bijis palīdzoši un kā tu man tagad vari būt labs draugs. Ja vecākam ir jauda un spēks uzrakstīt saviem draugiem, dariet šo, nedariet šo. Bet to arī var izdarīt vecāks, kuram tas nav pirmais zaudējums, jo pirmajā zaudējumā vecāks jau nezina. Viņš jau nezina, kas viņam var būt palīdzoši. To mēs arī savā pieredzē, to es savā pieredzē redzēju. Pēc mūsu pirmā zaudējuma mēs visiem uzrakstījām, lieciet mūs mierā. Mēs par šo nevēlamies runāt. Un visi mūsu draugi precīzi izpildīja mūsu lūgumu, lika mūs mierā, jo mēs par to nevēlamies runāt. Patiesībā, ko mēs būtu gribējuši rakstīt, ir, mēs nezinām, kā par šo runāt, bet mums ļoti vajag jūsu sarunas, mums ļoti jūs vajag. Vienkārši runājamies, nebaidieties no mums, kaut ko prasiet, kaut ko runājamies, mēs kopā izdomāsim. Bet arī paši vecāki, sevišķi tas ir pirmais zaudējums, viņi nevar zināt, ko viņiem vajag. Un tad palīdzoši ir, kad mēs visi kopā kā sabiedrība meklējam, ko teikt vecākam, kuram tikko ir nomiris bērniņš, ko mēs viņam varam teikt, kā mēs varam būt līdzās. Tā ir tāda smalka robeža, jo te ir gan apjukuši vecāki, gan apjukuši draugi, gan draugi, kam ir bail. Un arī var būt bail. Tā var būt. Es nezinu, ko viņam teikt, man ir bail. Un mēs arī dzirdam no vecākiem, ka tas tiešām ir sāpinoši, kad sāk izvairīties. Draugi, kolēģi sāk izvairīties. Ļoti grūti ir tad, un šī ir tāda liela tēma, ja vecāki pēc zaudējuma atgriežas darbā. Bija paredzēts, ka vecāks būs prom, sevišķi, ja zināms, ka mēs gaidām bērniņu, un tad es būšu dekrētā, un bērnu kopšanas atvaļinājums Latvijā ir gads vai pusotrs gads, un pēkšņi, man kolēģi ir atpakaļ ofisā, un cilvēki nezin, kas ir noticis. Un tad rodās visādas ļoti neērtas sarunas ar to, vai ne? Ko tu te dari, vai ne, kāpēc es atpakaļ? Vai arī cilvēki zina, kas ir noticis, un viņi nezina, ko teikt. Viņi izvairās. Un tad bieži arī mēs dzirdam no vecāku stāstiem, ka mammas nereti arī maina darbu, jo viņi nevar izturēt to vidi. Un es kādreiz tā domāju, ja darba devēji būtu emocionāli tādi ļoti jūtīgi, tad viņi pajautātu, kā tu gribi, lai mēs par tevi izturamies? Vai tu vēlies, lai mēs pieminam tavu zaudējumu? Vai tu vēlies, lai kāds zina? Vai tu nevēlies, lai neviens nezina? Jo, diemžēl, nav tas garais atvaļinājums, nav tā garā slimības lapa, ko vecāki, ja vien tur nav emocionāli sarežģījumi, tik masīvi, tik intensīvi, kad ģimenes ārsts būtu labvēlīgs un izrakstītu slimības lapu, jā. Bet agrīnijos zaudējumos tas nav paredzēts tā. Un tad tur atnāk viens
viens cilvēks, kurš ir piedzīvojis savu bērniņu zaudējumu vidē, kur varbūt neviens par to nezina vai kāds zina un izvairās, tās ir ļoti, ļoti sarežģītas situācijas. Tu minēji par to, ka organizācijas varētu būt, tā teikt, varbūt iejūtīgāks par to visu. Kas varētu būt tas, kas organizācijas cilvēkiem, kas ir organizācijā, var būt palīdzoši, lai izprastu, kad starp viņu darbiniekiem var būt kāds, kas atnāca atpakaļ ātrāk nekā bija plānots uz papīra. Kas ir tas, kā, nezinu, izglītoties par šo visu, kā, neteikšu, ka tam var gatavoties, bet vienkārši paplašināt savu redzesloku. Jā, atkal paplašināt redzesloku var meklēt materiālus, kā būt līdzās vecākam sērās. Jā, un kā es teicu, tas viens, pie kā mēs arī mājaslapā strādājam mūsu, ir, lai palīdzētu šo izglītošanos veikt. Bet ļoti daudz tas ir atkarīgs no emocionālās kultūras uzņēmumā. Ko mēs tolerējam? Kas ir ok? Vai mūsu uzņēmumā asaras ir ok? Ko mēs darām, ja kāds kolēģis bēdājās? Vai mums ir droša vieta, kur šāds vecāks var aiziet, ja viņam tas ir nepieciešams, un bēdāties? Un vai mēs kā kolēģi to respektējam? Nebāžamies virsū, dodam mieru, ja vecāks to negrib. Kad mēs pajautājam šim vecākam, mammai vai tētim, kā tu gribētu? Kas tev ir palīdzoši? Vai tu gribētu, kad mēs apjautājamies, kā tu jūties, vai tu negribi, kad mēs tev jautājam, kā tu jūties? Jo pats vecāks var pateikt, ko es gribu. Un ja kaut kas mainās, ko es gribu tagad? Bet tas ir par to emocionālo inteliģenci uzņēmumā. Cik atklāti mēs esam, vai mēs viens otru redzam kā robotus? Tu atnāc, izpild savu uzdevumu, katrā ziņā neesi emocionāls, lai traucē mums būs uzdevumi pildīt un ej mājās. Vai mēs sakam, nē, mūsu kolektīvs būs drošāka vide. Mēs ticam, ka mēs visi varam būt produktīvāki, ja mēs emocionāli labi jūtamies. Tāpēc mēs būsim iejūtīgāki viens ar otru situāciju, ar dzīvi, kāda viņa ir. Un ja kādam būs krīze, tad mēs meklēsim veidu, kā arī šis uzņēmuma vide var būt atbalstoša krīzē tik cauri. Jo mēs zinām, ka tad, kad cilvēks būs juties drošībā, viņš ir daudz produktīvāks. Galu galā. Būtībā mēs nonākam pie tā, kad ir jānāk iniciatīvai arī no organizācijas, ka viņi secina, konstatē faktu, kad vecāks atgriezies ātrāk nekā bija plānots, un viņš jau ir iepazīst, viņi jau zina, kas bija iepriekš, tad nākt uz šo sarunu un aprunāties cilvēciski un klausīties. Nenākt ar saviem varbūt pat piedāvājumiem, bet drīzāk uzdot jautājumu un dot laiku vecākam apdomāt, ko viņam teikt un pateikt, kā viņš vēlās turpināt savu ceļu esot organizācijā, lai varbūt arī mazinātu šo risku no organizācijas puses, kad darbinieks pamet darbu tikai tāpēc, ka tā vide tajā brīdī viņa dzīves posmam nav atbalstoša. Mm-hmm. Jā, ka viņa ir pārāk grūta, ka tam vecākam ir pārāk grūti būt tajā vidē. Tieši tā, un šis nav tikai par vecākiem sērās, tas, manuprāt, ir vispār par jebkuru cilvēku sērās, un kurš veiksmīgi ir tad, ja tas vadītājs uzņēmumā vai īpašnieks ir tāds, kurš iedziļinās šajos jautājumos, kurš vēlās iedziļināties, kurš vēlās veidot arī emocionālo, inteliģento kultūru vidi, vai ne, organizācijā, nevis tikai rezultātu sasniegt. Jo tas jautājums par visām sērām, par dzīves draugu, par partnera nāvi, par vecāku nāvi, par bērnu nāvi, par visiem zaudējumiem, kas mums ir. Kā mēs varam atbalstīt? Jā, tieši vakar gatavojoties un gatavoties arī uz nākamām sarunām, mēs meklējam šos organizācijas cilvēkus, kam ir šīs praktiskās dzīves pieredzes, un tajā brīdī es pie sevis domāju, ka lai gan organizācija uz cilvēkiem varbūt skatās vairāk kā uz resursiem, kas veicina organizācijas izaugsmi, attiecīgos finanšu rādītājus un citus rādītājus, bet dienas beigās, ja nebūtu šie cilvēki, tā saucamie darbinieki, bez tā jau nekas nebūtu, un visu pamatā jāatcerās parūpēties par šiem cilvēkiem, kas pievienojas komandā, lai gan tas organizācija augot ir nereti izaicinošāk, kā mēs to mīlam teikt. Jā, un manā ieskatā tas viss ir atkarīgs no virsvadītāja. Vienā kādā vārdā viņu sauc vai par direktoru, vai par izpildu direktoru, vai kā. Kad par organizācijas to kultūru
un vidi to veido un atbild un patiesībā nosaka toni, ja tā žargonā varētu teikt, vadītājs. Tā ir milzīga atbildība. Kurš spēj to atbildību nest, kurš nē. Mana cerība ir, ka katra nākamā paudze būs empātiskāka, iejūtīgāka, cilvēkus cienošāka. Būt vadītājiem ar atvērtu sirdi, empātiskam. Tas varētu būt nākamās paudzes. Precīzi, būtu vadītājiem, kurš nevada robotus, kurš māk ieraudzīt to potenciālu, to pumpuriņu katrā cilvēkā un māk to uzplaucēt. Vai ne? Jā, un to starp, ka nāk sals tam pumpuriņam, jā, kā sēras, kas zina, kā viņam palīk, kā būt atbalsta sistēma. Jā. Un mēs, kā visi pārējie sabiedrības locekļi, arī varam būt atbalsta sistēma cilvēkam sērās, cilvēkam zaudējumā, cilvēkam lielās dzīves izmaiņās. Aira, kā tev šķiet, kāda ir atšķirība vai vispār ir atšķirība starp to, kā vīrietis, sieviete, māte un tēvs pārdzīvo šo sērošanu? Ja es varētu pieķerties vienam vārdam, ko Laura, tu tikko teici, pārdzīvo sērošanu, un tad mēs aiziesim par to, kā sērs piedzīvo sievieti un vīrietis, ko mēs redzam. Tā ir tāda vispār pieņemta sajūta sabiedrībā, ka sēras var pārdzīvot, sēras var izdzīvot. Un tad mēs varbūt ne tieši tā iedomājamies, bet līdzīgi tā analoģija, tā kā slimība. Saslima, izveseļosies, viss būs kārtībā, vai ne? Un šī ir viena no tādām būtiskām, tādiem pārpratumiem, es teiktu, jo sēras nevar pārdzīvot un sēras nevar izdzīvot. Sēras ir daļa no katra cilvēka dzīves. Sēras ir resurss. Dažkārt saka tāpat kā draudzība ir resurss, un mēs nezinām, ka mums ir tāda spēja, kamēr mums nav neviena drauga. Tā arī sēras ir resurss. Sēras ir mīlestības vismežonīgākā puse. Jo mēs sērojam, mēs ilgojamies, mēs bēdājamies par cilvēku, kura vairs nav. Tas mazais bērniņš būs miris visu laiku. Mūsu sēras par viņu būs visu laiku. Viņas nevar izdzīvot, jo tas bērniņš būs miris visu laiku. Un tās sēras ir tas, ko mēs varam piedzīvot. Sēras maina veidu. Viņas ir akūtas, viņas ir mazāk akūtas. Kādreiz sēras paliek ļoti akūtas kādā brīdī, kad kaut kas mūs izsit, kaut kas ir tāds, kas mūsos atkal kaut to brūcīt atrauj vaļā. Bet sēras kā brūcis var apcīt, bet tā rēta, tā sēru klātbūt vienmēr ir tās skumjas, zaudējums skumjas. Viņas nav akūtas galu galā, ja viņas ir izdzīvotas un integrētas dzīvē, bet viņas vienmēr ir klātesošas. Bet kā to piedzīvo sieviete un vīrietis? Tas bija tas pamatjautājums. Es sacītu, kā to piedzīvo maskulīnais un feminīnais. Jā, mēs redzam atšķirības. Mēs redzam nelielas atšķirības. Cilvēki, kuriem dominē tāds maskulinitāte, jā, ka viņi vairāk ir varbūt vērsti uz risinājumu, viņi gribētu, ko te var darīt, un tur jau ir tā problēma, ka tu neko nevar izdarīt. Neko es nevaru izdarīt, lai mainītu šo situāciju. Bet viņi ir vairāk, tas vīrišķais ir vairāk vērsts uz risinājumu, uz darbību. Un nereti mēs arī redzam, ka sēru laikā tieši darbs ir tas, kas ir palīdzoši vīrišķajam. Ja? Iejūgties darbā, aizmirsties darbā, būt darbā, kaut ko citu tur darīt. Un feminīnais ir atkal emocionālāks, bēdāties, izraudāt. Arī vīrieši raud. Tas man tiešām jāpiemina ir. Un kādreiz tieši tās atbalsta grupas ir vienīgā drošā vieta, kur arī vīrietis var emocijas izpaust. Un vīrieši mums saka, man ir jābūt tam stiprajam, es nedrīkstu būt vājš, es nedrīkstu bēdāties, bet man tās emocijas ir. Un kāda laime, ja ir kāda vieta, kur tas emocijas var mazliet ventilēt, ja? Mazliet atlaist, mazliet dabūt laukā. Jā, bet tādas nelielas atšķirības tiešām arī mēs redzam. Jāsaka tev sākotnēji, paldies, ka tu precizēji vārdu pārdzīvot, un no manas puses, jā, es gribu pateikt, ka jebkurš jautājums, viņš ir kā rēta, tiešām
tas ir ļoti redzam rēti. Ir rētas dzīvē, kuras sadzīst, un mēs viņas vairs neredzam uz savas ādas tiešām, bet ir rētas, kuras, viņas ir iegūtas, un viņas būs līdz mēs tā esam uz šīs pasaules zemes. Un mēs varam tikai iemācīties, nezinu, vai ir īstais vārds būt ar to, vienkārši pieņemt, ka tā ir daļa no mums, kas ir transformējusi mūsu skatu uz sabiedrību, uz mums pašiem, uz to, kas ir mūsu vērtības, jo man šķiet, ka šīs visi zaudējumi, viņi ir transformējuši. Kā tu domā par to, Aira? Kā domā par šī bērniņu zaudējumu transformāciju? Varbūt vēlēs arī padalīties ar savu pieredzi. Kā tu jūties? Viennozīmīgi tādas izmaiņas, vai tāda pieredze, kā savu bērnu zaudējums, es pat sacītu sadala pasauli pirms un pēc. Kā es redzu pasauli, kā es redzēju pasauli pirms. Bieži, ko tas ienes, ir, ka pasauli vairs nav tik droša, jo tagad tu zini, kad bērns var nomirt, kad visas grūtniecības nebeidzās ar veselīgu, smaidīgu, naktīs negulošu bērniņu, bet kad ir grūtniecības, kuras beidzās ar sērām, ar zaudējumu. Un pavarās vēl cita pieredze, tieši tā sēru pieredze, ka dzīve nav tikai, kā saka, saule un siltums, bet dzīvē ir pieredzes, kuras ir sarežģītas, kuras ir grūtas, kuras izcit visu dzīves kārtību, to, kā tu biji iztēlojies, kā dzīve varētu būt. Un man liekas, ka tā zaudējuma pieredze iedod to dzīves īstu. Manā sajūtā man viņa iedod to, ka dzīve, kad es tagad dzīvoju vēl īstāk, jo es zinu, ka dzīve ir gan raupja, gan mīksta un pūkaina, bet arī ļoti, ļoti raupja. Un ka tāda raupja dzīves pieredze arī citiem vecākiem. Es zinu, kam viņi iet cauri. Tas paver kaut kādu, varbūt, jūtīgumu uz pasauli. Kad mēs zinām, ka viss nav tik vienkārši, kā es tādu cilvēku, kas man nāk pretī. Visticamāk, tur ir stāsts, kurš ir diezgan sarežģīts. Jo cilvēkam vairāk gadu, visticamāk, stāsts ir sarežģītāks, jo tā dzīve ir paspējusi dažādas pieredzes jau piedzīvot. Ne tikai priekus, bet arī dziļas zaudējumus un bēdas. Un tad tas iedod to iespēju tik ātri nevērtēt, tik ātri neskriet pie secinājuma. Mēģināt vairāk saprast, kas ir tas, ko tas cilvēks nes, kas ir viņa dzīves stāsts. Tā, gari atbildot uz īsu jautājumu, manuprāt, ka tas pavēr pirmkārt sapratni par dzīvi, ka viņā ir gan vieglas, gan grūtas pieredzes, ka mūsos iekšā ir resursi, lai mēs tam grūtajam tiktu cauri, ka es izdzīvoju, es tiku cauri, es atradu veidu, kā to grūto pieredzi integrēt, bet es arī apzinos, ka dzīve ir daudz nopietnāka un arī netik paredzama. Man ir jāatrod cits veids, kā es sajūtos droši pasaulē, lai es varu iet uz priekšu, lai es nekrītu izmisumā par nākotni, lai es kaut kam vēl varu uzticēties, atrast jaunu veidu, kā es varu dzīvē uzticēties, bet arī tas paver to empātiju. Es zinu, ka dzīve ir sarežģīta visticamāk visiem cilvēkiem, kas man ir apkārt. Tik tiešām dzīve ir sarežģīta. Dzīve dažreiz liekas arī nežēlīgi, īpaši zaudējumos ar jautājumu, kāpēc tas notika ar mani tieši. Kas ir bijis tavs stāsts, kā tu integrēji savu zvaigžņu bērnu zaudējumu? Tu pieminēji vārdu integrācija, un es varbūt vēlos, ja tu esi gatava bišķiņ vairāk pašķetināt to tavu personīgo pieredzi. Jā, manā dzīvē ir bijuši tādas vairākas lietas, kas bijuši ļoti palīdzošas. Ja es teikšu laiks, es te būšu populāra, bet laikam ir kaut kāda nozīme tajā, ja tajā laikā kaut kas labs arī ir noticis. Ja? Tās labās lietas, kas var notikt laika gaitā, ir, piemēram, iespēja runāt par savu zaudējumu tā, kā ir. Cilvēki, kur ir spējīgi dzirdēt par to, kā es par to jūtos, kas ar mani notika, kā es tagad jūtos, un cilvēki, kas ir līdzās un nedod padomus un nemierina, un es saku, tas jau tikai tāds neizdevies projekts, tā vulgarizējot, jā. Un manā dzīvē
bija tādas iespējas, gan viena brīvprātīgā dūla, kurai bija stunda nedēļā, ko viņa mēģina nākt uz slimnīcu, un ja bija kāda tāda sieviete, kas bija zaudējusi bērniņu, pie viņas pieiet, un man kā reiz tajā stundā iegadījās būt tajā slimnīcas palātā, jā. Un tā bija pirmā sieviete, kas atvēra manī to sapratni, ka tev ir par to jārunā. Tas ir ļoti, ļoti palīdzoši. Tas kaut ko ļoti palīdz tev. Tev ir jāatrod vieta, kur tu vari runāt par savu dzīvi tā, kā ir. Un tad tā bija arī tā atbalsta grupa, kuras sākotnēji pievienojos kā dalībnieks, kur satiku tie cilvēki. Es tā gribēju aprunāties ar kādu, kam ir līdzīga pieredze. Un tie ir cilvēki, tie ir maza kopiena, kur mēs varam būt viens otram līdzās. Sajūta, ka mēs neesam vieni tādi, kam ir zaudējums, ka, diemžēl, tā notiek. Un dzirdēt, kas tev palīdz, kas man palīdz, ko tu esi redzējusi, un kad ir tāda vadīta struktūra par jautājumiem, kas vēl tev dzīvē priekšā ir, ko tu neesi iedomājies, bet kaut kā mazliet viņām sagatavojies, ka tāda sēru posmā tāds un tāds jautājums būs. Bet tā sajūta, ka tu neesi viens. Tu noteikti neesi viens, tie ir apkārt cilvēki, kas palīdz. Tas bija tas, kas man palīdzēja vispirms aptvert to, kas ir noticis, atzīt to, nevis tēlot, ka nekas nav noticis, izsāpēt, apraudāt, un tad sajust, jā, šis bērniņš ir daļa no manas dzīves. Viņš sāk manā dzīvē kaut ko starot, kaut ko labu ienest, mainīt manu pieredzi, manu pasaules redzējumu. Kaut kas nāk no viņa. Viņš ir daļa no manis. Un es bieži lietoju, man patīk tā salīdzinājums ar mozaīku, ar vitrāžu, ka man dzīve ir kā vitrāža, kur visādi gabaliņi, gaiši un tumši, un šis tāds tumšs. Bet arī viņam cauri gaisma spīd. Tagad spīd gaisma cauri. Viņš ir atradis to vietu manā dzīvē, ka viņš vienmēr tur būs, nekas viņu neaizstās, neviens cits bērns viņa vietu nepaņems, jo tā ir viņa dzīve. Un es zinu, ka viņš tur ir. Tas nāk ar laiku, tas nāk ar cilvēkiem, ar grupām vai ar vietām, kuras var runāt par to, kā man ir, un atrast atbalstu. Man īstenībā silda sirsniņa, kad ir šādas vietas. Arī toreiz, kad es tev pirmo reizi tikos, es tik ļoti priecājos un smādīju, kad ir šīs vietas, kur vecāki var nākt un saņemt atbalstu un saņemt to attieksmi un tos vārdus, kas viņiem ir atbilstoši tajā brīdī, un galvenokārt, ka viņi tur nav vieni, un ka tur ir cilvēki, kuri tiešām dala to pašu zaudējumu, tikai no citas varbūt šīs perspektīvas, jau katram ir tā sava individuāla, bet kopumā viņi zina, par ko ir šī runa. Aira, varbūt varam nedaudz vairāk jau pieskarties arī par pašu atbalstu grupu, par to, kā vecāki līdz jums nokļūst un kā norit šis process, kad viņi ir nokļuvuši pie jums. Kas tur notiek? Jā. Šobrīd mums ir tāda zināma struktūra, cik mēs bieži kopā ar dombiedriem taisām atbalstu grupas, un mūsu tajā dombiedru pulciņā ir gan certificēti kapelāni, gan certificēti sērošanas atbalsta cilvēki. Un mēs šīs atbalsta grupas izziņojam. Patiesībā šobrīd mēs strādājam pie tādas Facebook lapas un jaunas mājas lapas, lai zvaigžņu bērnu kustības un dvēseli dārza kustības darbs būtu redzams. Un tad vecāki piesakās. Mēs izziņojam, pastāstam, kuros datumos, pastāstam, kas tur vadīs, kuri cilvēki. Dvēseļdārs.lv ir tā mājaslapa, kur šo informāciju šobrīd var atrast. Un tad, kad vecāki piesakās, mēs arī viņiem lūdzam mazliet pastāstīt par savu zaudējumu, tik cik viņi paši vēlās. Vai ne? Jo tādam grupas darbam mums ir labi, ja mēs mazliet zinām par pašu zaudējumu, vai tas ir ļoti agrīns zaudējums, vai tas ir medicīniskā aborta zaudējums, vai tas ir vēlīns zaudējums, vai tas ir bērniņš pēc piedzimšanas. Un kāpēc tas mums ir svarīgi? Ne tāpēc, ka mēs esam šausmīgi zinkārīgi. Bet tāpēc, ka ir dažas lietas, ko mēs darām mazākās grupās, atbalsta grupā, un tad, ja mums izdodās salikt vecākus kopā ar līdzīgu zaudējumu pieredzi, tas ir vēl palīdzošāk. Jā. Un tad mēs vienmēr vecākus apzvanām, pastāstīt par to grupu, kā tas būs, un šobrīd tā schēma ir tāda,
kad 5 reizes mēs tiekamies Zoomā, 5 nedēļas, un tas ir ļoti, ļoti ērti, jo vecāks var pieslēgties no savas drošās vides. Kad vecākam nav kaut kur jābrauc, vecāki var pieslēgties no visas Latvijas un no visas pasaules. Latviski runājoši vecāki un mums ir vecāki no visas pasaules pieslēgušies, kur latvieši dzīvo. Un kam tā laika zona kaut cik ir savietojama. Un tad mēs ejam pēc tādas noteikts programmas kopā 5 nedēļas Zoomā, un tad tā 6. nedēļa ir, kad mēs ļoti gribam satikties. Jo vecāki, un to mēs visās grupās līdz šim esam redzējuši, pat mums 13. grupa beidzās kā reiz šonedēļ, kad vecāki sajūta ir man droši cilvēki. Es esmu varējis līdzdalīt savu zaudējumu stāstu. Es esmu varējis runāt par sērām, par sērošanu, kaut ko sadzirdēt. Es esmu varējis pildīt kaut kādus mājas darbus, neobligātus, jā. Es esmu varējis ar sevi kaut kādā ceļā iet, un ļoti gribētu šos cilvēkus arī satikt ķermeniski. Un tā mēs to 6. reizi šobrīd veidojam klātienē, kur mēs vēl konkrētas lietas daram, lai tādu sēru simbolu atrastu un lai tādu mazu nobeigumu tai grupas ciklam izveidotu. Bet, protams, ka uzdevums nav pabeigt sēru darbu. To nevar izdarīt 6 nedēļās. Uzdevums ir vecākam iedot mazliet instrumentus, mazliet struktūru un arī motivāciju iet vienam tālāk. Iet un darīt sēru darbu tālāk. Izdzīvot sēras. Darīt sēru darbu, tas tā latviski nepareizi skan. Iet sērās tālāk. Bet ar to jau, kad es esmu mazliet sevi izskatījies, izmantojot kaut kādas metodes un instrumentus. Un man ir kopiena. Es vairs neesmu viens. Man ir cilvēki, kas zina mani un ar ko es eju kopā. Un kam var piezvanīt? Un kam var piezvanīt? Jā, tieši tā. Minēja par mājas darbiem. Nav obligāti mājas darbi, bet iespējams, tā kādam varētu būt interesanti, ko tad tie mājas darbi sevi ietver. Ir forši noteikti ir satikt cilvēku ar atbilstošo zaudējumu, ka jūs varat jūs precizēt, tad jūs saviet viņus kopā lieliski. Bet mājas darbi tas tāds izklausās bišķiņi biedējoši, bet iespējams tie ir arī atkal veselīgi instrumenti, ko var izmantot pēc tam arī pēc grupu nodarbībām. Ko mēs kā ceļa maizi atstājam vecākiem? Tas ir saistīts ar konkrēto tēmu, par ko mēs tajā reizē runājam. Vai mēs iepazīstamies, vai mēs runājam par sērām un sērošanu, vai mēs runājam par emocijām, vai mēs runājam par atbalsta loku manu un bērniņu pieminēšanu un atcerēšanos un rituāliem. Bet ir daudz lietas, ko vecāki mājās var darīt. Viena nozīmīga praksa ir dienas grāmatas rakstīšana, kur vecāki var apstrādāt savu iekšējo pasauli un rakstīt nevis par faktiem, par ārējo pasauli, bet par to, kas manī notiek, kā es jūtos, kas ir tās domas, kas manī ir iekšā, mazliet izventilēt to, kas notiek iekšā. Ir lietas, ko mēs lūdzam viņiem sameklēt, lai pastāstītu par savu zaudējumu vai lai runātu par emocijām. Tagad tie mājasdarbi bieži ir ļoti, ļoti saistīti ar to konkrēto tēmu, par ko mēs runājam. Un vai savu zaudējumu vēstules rakstīšanu vai vēstules rakstīšanu mirušajam bērniņam un atbildes rakstīšanu no bērniņa, piemēram, jā. Bet, kā mēs sakam, šie ir tādi emocionāli ietilpīgi uzdevumi. Un tie nekad nav obligāti. Bet ir interesantā diskusija, kad vecāki nedēļu gadu kaut ko darbojušies vai gribējuši iesākt, kas ir bijis tas, kāpēc viņi nevarēja iesākt. Un arī tādā maigā, pieņemošā, nevērtējošā sēdies divi, ja, tādā kontekstā, ka tā saruna, kā mums gāja šonedēļ ar to ceļa maizi, kas bija, vai kā no tām iespējām izdevās izmantot vai nē, mēs zinām, mēs visi esam baigā skrējienā. Tāda ir mūsu dzīve. Un kādreiz es atopos tikai pirmdien dienas vidū, šovakar grupa, bija kaut kāda iespēja, kaut kad izdarīšu. Un tas ir paša vecāka rokās un ziņā. Man bija laiks pieķerties, es to izdarīju. Es nesaku, ka tas ir tik nozīmīgi, man izdarīšu vēlāk vai var nedarīt.
bet tas ir tāds iespējas, jā. Vai vecāki var pieteikties un arī rakstīt arī tad, kad, pieņemsim, jums nav grupas, vai kā rīkoties ideālā gadījumā, trāpa desmitniekā ir tieši grupu veidot, bet, raksta tad, kad grupa ir vai nu procesā, vai nu varbūt kaut kad vēl nezinu, kad būs. Jā, vienmēr var rakstīt uz mūsu e-pastu zvaigžņu@gmail.com, varbūt kaut kur komentāros var ielikt to e-pastu. Tas ir e-pasts, kas vienmēr modri tiek uzmanīts. Un tiešām tā arī ir, kad mums nav aktīva grupa izziņot. Šādi mums sanāca viena grupa, kas aktīvi nebija izziņota, bet tā kā cilvēki bija pieteikušies gana daudz, mums vienā grupā optimāli no 8 līdz 10 cilvēkiem, tad mēs vienkārši norganizējām, lai būtu. Lai vecākiem nav jāgaida pāris mēneši. Tad mēs sanācām dombiedri kopā, ko daram? Laižam grupu, nelaižam, un tad mēs vienmēr tā ļoti uzmanīgi un rūpīgi, iejūtīgi vecākus apzvanam, un tā bija tāda reize, kad vecāki ļoti, ļoti cerēja, ka tāda viena ekstra grupiņa varētu būt, un tad mēs viņu arī organizējām. Es vēlētos ar tevi precizēt 6 līdz 8 cilvēki, ja ir vecāki, kas ir kā pāris, respektīvi, tad viņi skatās kā viens vesels, vai tur drīkst tikai viens nākt? Drīkst nākt abi, un tas ir brīnišķīgi. Es gribētu sacīt, nāciet abi, ja jums abiem ir drosme, ja jūs to gribat, jo tas ir tik skaisti, kad pāri arī piedalās. Bet ja jūs neesat pārī, abi divi negrib nākt, var nākt mamma viena pati, var piedalīties tētis viens pats. Mēs esam ārkārtīgi tādi elastīgi šajā ziņā. Nav pareizā atbilde. Ir tā, kā ir. Sērās vispār ir tā, kā ir. Ja? Un tiešām ir tā, kad mums vienā grupā, vienā lodziņā var būt pāris, otrā lodziņā var būt tētis viens pats, trešā lodziņā var būt mamma viena pati, un mēs visi ļoti labi kopā ejam to grupas dinamiku. Lielas paldies, ka tu precizē. Un par ilgumu pašām šiem zvaniem, cik aptuveni tas ilgi notiek? Mēs kopā esam 2 stundas, no 6 līdz 8. Šobrīd tās ir pirmdienas, aiz tradīcijas. Tā ir bijis kaut kā mums, kas grupu vadam ērti. Bet tā ir kāda no nedēļas dienām. Kāds vakars, 5 nedēļas pēc kārtas, un tad brīvdiena, tā, lai mēs visi tiekam brīvdienu, kad mēs tiekamies klātienē Rīgā. Ļoti interesants fakts, šobrīd grupā visi dalībnieki no ārpus Rīgas. Mums tāda grupa vēl nebija bijusi. Un kas tā ir par skaistu lietu, jo tas būtu neiespējami šiem vecākiem katru nedēļu triekties uz Rīgu, lai piedalītos atbalsta grupā. Jā. Noslēdzošais jautājums no manis, vai šis ir maksas vai bezmaksas pasākums atbalsts? Mēs šobrīd sakam tā, ka mūsu, kā vadītāju darbs, ir mūsu dāvana. Tā ir mūsu dāvana, tas ir mūsu brīvprātīgais darbs, bet ko mēs aicinām vecākus, ja viņiem ir tāda iespēja un vēlme, mēs kopīgi veidojam, patiesībā uzturam, nevis veidojam, bet tas ir izveidots dvēseli dārzu, Torņkalna ielā 5, tā ir vieta, kur tiek apglabāti bērniņu pelni, kuriem vecāki neizvēlās individuālās bērnes. Visi mazulīši, kas nomirst, kurus individuāli neapbedīt, tad viņi tiek kopēji kremēti, un mēs 3 reizes gadā veidojam šīs bērnes, atvad brīdi, kur bērniņu pelni tiek ievietoti. Un tas ir dvēseli dārzs, tāds nosaukums šai vietā ir. Un tad mēs lūdzam vecākus, ja viņiem ir iespēja ziedot, lai šo vietu uzturētu, vēl labi iekārtotu. Šobrīd mums ir savākti ziedojumi, lai tur tādu foršu krēsliņu uztaisītu, kur nevar aizstiept prom, jo tos krēsliņus, kas mums stāv, ir regulāri kāds aizstiepi. Un arī tādu platformu ziediem un piemiņas lietām un mantiņām, ko vecāki atnes, ka tas ir ļoti, ļoti augstu noderīgi. Tas ir ļoti noderīgi. Jā. Bet tā mēs labprāt dodam no sevis, jo tā sajūta ir, ka mēs veidojam zvaigžņu bērnu vecāku kopienu. Viens otram droši ir cilvēki. Paldies, ka jūs to dzerat Latvijā tiešām, un man ļoti, ļoti vēl vairāk sasildība sirsnīgi, kad tā pieejamība, ka tas ir tik tiešām no visas Latvijas un arī ārpus Latvijas cilvēki
var atrast šo resursu, kur savā dzimtajā valodā runāt, jo mēs zinām, ka dzimtajā valodā, kur mums ir pirmā un kur mēs brīvāk komunicējam, mums ir visvieglāk izteikties par jebko. Tas ir cik ļoti svētīgi tas, ko jūs darat un veidot šo saviem solīšiem ar savu enerģiju un sirdi. Paldies, sirsnīgs paldies, Aira. Laura, paldies tev par taviem mīļiem vārdiem un paldies tev, ka tu aktualizēji, ka tu organizēji šādas sarunas, lai runātu par grūtiem jautājumiem no citas perspektīvas, vai ne? Jā. Lai runātu par jautājumiem, par kuriem mēs ikdienā labprāt nepiedzīvotu viņus un labprāt nerunātu, bet diemžēl piedzīvojam un tāpēc runājam. Jā, jo dzīvē nav scenārijs. Mēs noteikti varam visu rakstīt, kā mēs vēlamies. Un tad, kad mēs rakstam, kā mēs vēlamies, mēs noteikti nerakstīsim ne tik ļoti patīkamās dzīves pieredzes, bet dzīve dara savu. Un tas, ko mēs uzliksim uz papīra, nevienmēr piepildīsies. Ir lietas, ko mēs varam ietekmēt dzīvē, bet zaudējumi, kas pārsvarā ir pēkšņi, tad tas ir, gribētu teikt, viņš vienkārši ir jāņem. Ar viņu jādzīvo, viņš ir jāsacietē ar īstajiem līdzekļiem, plāksteriem, ja var kaut ko, lai tā brūce bišķiņ mazāk surst un neveidojas kādas vairāk infekcijas, bet rēta paliks jebkurā gadījumā. Un ir jāpieņem sevi un nav, manuprāt, gribētos laikam teikt cilvēkiem, kaut arī es neesmu bijusi viņu kurpēs un čīvās. Tas ir ok, kā jūs jūtaties tajā brīdī un pieņemt to pieredzi, kas ir ļoti transformējoša. Un atcerēties to ar cieņu un mīlestību pret sevi un bērniņu, kas nav ar jums. Un mozaikas salīdzinājums, ko teica, ir visgaišākais arī, kas man vēl viens izteiciens paliks par to, ka neskatoties to, ka tas stikliņš nav tik gaišs kā citi mozaikā. Gaisma spīd cauri. Un, jā. Aira, varbūt ir vēl kaut kas, ko mēs šajā sarunā nepieminējam, un tu jūti šobrīd, kad ir jāpasaka un jāpadalās ar to. Man liekas, ka mēs jau daudz ko esam pieminējuši tādai vienai sarunai, vai ne? Bet es pilnīgi tev piekrītu, kā tu saki, līdzjūtīgi, ar cieņu pret sevi un pret bērniņu, kas ir pazaudēts. Pa vienam solītim uz priekšu, meklēt palīdzību tad, kad ir pavisam traki, palīdzību tad, kad gribās ar kādu runāt, izmēģināt, uzdrošināties, pieteikties viskaut kur, un to, kas nedara, to nedarīt un neturpināt, un to, kas dara, to darīt. Bet līdzjūtīgi, mīloši pret sevi. Meklējot to savu vietu, kur būs cilvēki, kas būs jūsu cilvēki tajā dzīves posmā. Tieši tā. Mhm. Un mēs kaunu un bailes pie malas. Jā, ideāli to pateikt tiešām, jo mēs neizrunājam šajā sarunā par to kaunu un par tām bailēm, kas tas ir, jo, šis viss nav tas, ko sabiedrība ir pieņēmusi dzirdēt, un tas ir kaut kas tāds kā, bubulis, un kā man būtu tagad, tas ir tas, nedod Dievs, citādāks nekā viss pārējie, un tā ir mana pieredze. Bet tiešām ir jāmetas kauns un jāatcerās par sevi galvenokārt par to, ko es varu darīt šajā brīdī, lai palīdzētu sev, kā es varu sev atrast šos instrumentus, un tajā brīdī arī jāsaka štruns, ko domās citi, padomājiet par sevi, kā jūs varat dziedēt savas brūces, kas ir izveidojušās, jo jums ir jādomā primāri par sevi. Neviens cits nevarēs tik ļoti saprast, sadzirdēt jūs, kā jūs dzirdat savā iekšējā balsī. Jā. Viss atkal iekrīt mūsu pašu rokās, vai ne? Atbildīt par mūsu dzīvi. Un precīzi štrots, ko pārējie domā. Kāda viņiem darīšana? Viņiem nav nekāda darīšana. Viņiem ir savas problēmas, viņiem ir savas dzīves situācijas, ko viņi risina, un vienkārši mēs nenojaušam, kas ir viņu prātos un sirds kamberos.
bet domājam par sevi, kā mēs jūtamies, ko mēs varam izdarīt un iespēju robežās rīkojamies un prasam pēc palīdzības un meklējam savējos cilvēkus. Paldies, Aira! Paldies tev!